kad Jānis guva tos uzvaras vārdus. Vai arī cik viņš nogurs nebija. Nu, viņš priecājās par to, it kā tas būtu spēles pirmajās minūtēs. Man tik daudz enerģijas bija iekšā un tās rezerves bija. Būtu spēlējuši vienalga, cik ilgi un centušies un darījuši visu to, lai tikai uzvarētu to spēli. Zikām, tu mums rakstījies, mēs Jā, tikai mēs tev. Paldies vēl. Jā, es ceru, ka ka tajā pilsētā būs uzvara. Pilsētā arī būs uzvara. Jābūt. Tā kā mēs gaidām 8. pēdējo spēli. Jā, paldies. I would say that was the best what they can give as a team. We have a first line. They're playing really well. They have a great season. They're scoring on a power play. They're scoring in a 5-5. They are really carrying the team a long way. So, but we need a help around too. So, I'm glad that the Osvalins example scored today and just give a signal. Hossa scored yesterday, Ankipan scored yesterday. So, some of the lights end of the tunnel. You're still here? Yeah. I thought it's all over. Ciao. Good game! Thank you. See you tomorrow. I hate the time before the game. You know, it's hardest time for me is before the game. When the game started, everybody, we are in. We are right there in the game. That's the most important and most beautiful situation what we have. I would love to have the game all day long. Līdz spēlei tagad ir 3 stundas un 10 minūtes. Līdz spēles sākuma. Pēc pusstundas, pēc 40 minūtēm, pirmie spēlētāji būs šeit. I can motivate it, or someone can motivate it, the team, however they want. But, like I say, those players, they have their own mind. They have their own mind. If they are on the same page, everything's fine. But when they're on the little bit off, that's a little problem. But I have to say that until now, we had at the beginning of the season, we have a couple of bad games. But after that, we have played a really good hockey. We have lost the games, but we have played a good hockey and won a lot of the games because of the good hockey. And just because the players, they have been motivated to play to win the game. Торпеда чемпион!
Рига после нас. Вперед, торпеда. Ja jau mēs esam šitik tālu nomocījuši, šito te visi izdarījuši, nu tad ejam un uzvaram šo spēli, lai būtu vismaz tas gandarījums, ka mēs tas nav izdarīts pa velti. Un tā arī sanāca. 5 с отъездом, поехали. Работаем. Kad jāstāv blakus un jāgaida, tas ir, kā sanāks, kā nesanāks, kas būs, nu tad tā varbūt arī tiešām tā bezpalīdzība padara. Un tā tas pazīmēs, tas paši emocionālās vēlme, lai būtu labi, un tā nespēja to kaut kādā veidā pozitīvi ietekmēt, tas arī rada tos pārdzīvojumus. 2-3 nedaudz par sliktu mums, bet, nu, es domāju, nākamajā periodā visu izdarīsim kārtīgi. Tās 7. spēles ir tādas spēles, kur tev būtībā 60 minūtes pie svāra nosarās uz vienu vai uz otru pusi. Zaudējām, kas varējām, nevarējām, kāpēc. Nu, tas tād mēs varam būt nākošās dienas treneri. Bet, kad tu esi tādā momentā, tad tu dari visu iespējamo, kas ir dots, kādi ir apstākļi un sajūtas, un tu dari tādā momentā to, kas jebkuram, teiksim, kas piedalījās tur, šķita un bija pārliecināts, ka tas ir labākais variants. Jo tas pats vieglākais pēc tam sēdēt, analizēt, teikt, vajadzēja šo, vajadzēja šito, vajadzēja tā. Cilvēki bija tur, pieņēma lēmumus un bija pārliecināti par savu lēmumiem un darīja to un centās darīt visu iespējamo, lai būtu pozitīvs iznākums. Tas bija arī viss. Ir kā škrove. Nu, un tā izlaudzētu lēmu. Ar pēdējo sezonas spēli hokejs nebeidzās. Šī komanda nebeidzās. Spēlētāji augs. Priecēs ar savu spēli, ar savu attieksmi, ar savu atdevi. Un tāpatās pie pirmā nākošās sezonas iemetiena viņi atkal jūs priecēs un redzēsiet tieši to pašu, ar tādu pašu deksmi, ar tādu pašu centību. Mēs esam komanda. Hokejs turpinās.